Mēs šīs dienas neesam it kā tikušies, man uzvārds ir Čiltens, un mēs mēģināsim kopā tagad to 3 dienu noslēgumu izdarīt. Viss ir labs, kas labi beidzās, 3 dienu darbs ir galā, un ir pienākusi apbalvošanas reize. Bet par cik ar mums ir Latvijas Valsts universitātes rektors, profesors Mārtis Saudziņš, un es domāju, ka jūs visi zināt, viņš ir fizikas un arī eksperimentālās fizikas katrs vadītājs. Tad varbūt dosim dažus vārdus apsveikumam viņam. Labdien visiem! Kā jau Šilterkungs teica, es arī pēc savas pamatizglītības esmu fizikas, tādēļ man šeit ir patiešām liels prieks būt šeit. Liels prieks redzēt jūs kuplā skaitā, jo esot šajos olimpiāžu noslēgumos pēdējos gadus, man ir sajūta, ka katru gadu zālē par jaunu cilvēku vairāk. Ja tas nav tikai mans optimisms, bet tā ir patiesā situācija, par tas vieš prieku un rada gandarījumu. Šodien ir valsts olimpiādas noslēgums. Tas nozīmē, ka ir noslēdzies pasākums, kuru var dažādi traktēt, un es, ka lielā mērā tas atgādina tādu sporta pasākumu. Ka jūs esat vairāk dienu garumā sacentušies vienā priekšmetā. Pasākumā, kas galu galā novedīs labākos no jums, ja tos no jums visvairāk veicies šī olimpiādē uz starptautisko olimpiādi, kas atkal skolu sistēmā ir viens no ļoti lieliem pasākumiem. Jo pat sportā, ja mēs mēģinātu atcerēties, vai ir tādi pasākumi, kur startautiski vienlaicīgi sacenšas 70-80 valstu komandas, tad droši vien nemaz tāds pasākums nav iespējams izdomāt. Un fizikas starptautiskā olimpiāda ir viens no šādiem pasākumiem. Tā kā šī olimpiāda pati par sevi ir nozīmīga un ir mums valsts mēroga pasākums, un otras puses tas ir viens no etapiem ceļā uz šo starptautisko pasākumu. Un kā jau tādās lietās, kas ir sacensība, drusku sports un drusku intelektuāla sacensība, kādam ir veicies labāk, kādam sliktāk veicies, pamatā, protams, ir jūsu darbs, jūsu rezultāts skolā, bet, protams, kā jebkurā sacensībā drusku lomu ir spēlējis arī veiksme, tā kā tiem, kam ir veicies labāk, nekļūst un lepni, tiem, kam ir veicies varbūt drusku sliktāk, nenokadiet degunu, viss vēl ir priekšā. Un sakot, ka viss vēl ir priekšā, es domāju fiziku kopumā, kas, manuprāt, ir ļoti universāla nodarbe. Jo, ja es skatos uz šo kā uz profesiju, un priekš manis tā ir ilgus gadus bijusi profesija, zināmā mērā joprojām profesija, tā ir viena no vispusīgākajām iespējamām profesijām. Ja kādam no jums patīk darboties ar rokām, ir eksperimentālā fizika, ir iespējams darīt lietas ar rokām un ļoti praktiski darīt. Ja kādam patīk tikai formulas rakstīt un ļoti lielas teorijas, ir teorētiskā fizika, var nodarboties ar teorijām. Ja kādam patīk ļoti praktiskas lietas, tādas, kas ir pielietojums un uzreiz redzams, kas no tā ir iznācis, fizika šādu iespēju dod ir ļoti daudz tehnoloģiju, ar ražošanas saistību lietu, kur ir nepieciešama fizika. Tā skaitā Latvijā pēdējos gados šādas kompānijas un šādas firmas ir ļoti strauji gājušas uz augšu. Es varbūt ierobežotā laika dēļ nesāku stāstīt par daudzām no viņām, bet tādu tiešām par ikdienā profesionāli darbojoties universitātē nākās sastapt ar ļoti daudzām firmām, kompānijām, kur ir ļoti nepieciešami jauni cilvēki. Vairākas no viņām universitātē ir gatavas maksāt naudu tieši sagatavojiet un speciālistiem un fizikas, jo mums tādi ļoti ir vajadzīgi. Tad ir šī te praktiskā daļa, no otras puses atkal ir ļoti vispārīgā globālā, teorētiskā daļa. Mēs zinām, ka ir tāda fizika, kas saka, kas tikai grib nodarboties ar vislielākajām un dziļākajām teorijām par to, kā šī pasaule ir uzbūvēta. Arī to ir iespējams darīt, un tā skaitā iespējams darīt Latvijā, jo fizika Latvijā ir ļoti augstā līmenī. Tā kā gribētu teikt, ka ja kāds no jums nākotnē par savu profesiju izvēlas fiziku, tad tā ir ļoti universāla lieta, un katrs no jums vienalga kāds ir jūsu personīgās individuālās intereses, kas patīk vairāk, kas patīk mazāk, var atrast savus pielietojumus.
Un galu galā fizikai ir vēl viens liels pluss. Ja gadījumā, tad, kad jūs esat iegūši fizikas izglītību, šķiet, ka tomēr tā nav izrādīsies īstā lieta. Ja tā īstā lieta, tā pamat izglītība, tā bāze, kur jums ieliek fizika, ir absolūti universāla. Es nesāku stāstīt par mūsu banku prezidentiem, premjeriem un tā tālāk un daudzās citās nozarēs strādājošiem fizikiem, kur izglītība ir izrādījusies pietiekoši, lai ļoti ātri pārorientētos uz citām sfērām. Es varu atrast daudzus fizikus, kas ir tālāk nodarbojušies ar vēsturi, filoloģiju, mūziku, vienalga ko. Vai jūs atradīsiet kādu filologu, kas ir kļūst par profesionālu fiziku, vai vēsturnieku, kas ir kļūst par profesionālu fiziku. Otrā tas nestrādā. Tā kā atkal, es gribētu teikt, liekot savu dzīvi uz fizikas kārtas, zaudēt nav iespējams. Protams, nobeigot, gribētu piebilst to, ka nodarboties ar fiziku tikai tāpēc, ka kāds jums saka, ka fizika ir labi un fizika ir konkurēt spējīga, protams, nevar. Vajag to darīt tikai tad, ja kaut drusku jūs sirds pie tās fizikas guļ. Jo, protams, dzīvē var sasniegt panākumus tikai tad, ja jūs dariet to, kas jums patīk, ko jūs patiešām mīliet. Ja fizika ir tas, ko jūs patiešām mīliet, tad ir vērts to darīt. Ja ne, pasaule ir plaša, vietas, ar ko nodarboties ir daudz, tad izvēlēties kaut ko citu. Vēlreiz, tad es gribu jūs visus apsveikt ar šīs olimpiādas noslēgumu, gan jūs pašus, gan jūs skolotājus, jo es nezinu, cik katrs no jūs apzinieties, bet jūsu panākumus ļoti liela daļa ir jūsu skolotāju panākumu. Viņu darbs, un liels paldies skolotājiem, ka šo darbu ir darījuši un turpina darīt, un vēl jums visiem veiksmi gan šī olimpiādē, gan nākošais pasākums. Paldies! Tagad ķeramies pie galvenā. Kā mēs zinām, šo olimpiādi rīko Izglītības un zinātnes ministrija, un arī balvas ir ministrijas. Un tāpēc mēs lūgsim galveno visu olimpiāžu priekšnieci Ināru Akmeņas kundzi un jums visiem ļoti labi zināmo fiziku Austu Cābeli, lai viņi tie galā ar šo grūto darbu, vietas, atzinības un viss, kas ar to saistīts. Lūdzu! Labdien visiem atsušiem! Ļoti jūs te daudz tā redzēt. Un jācer, ka tiešām mums viena no jums būs arī fiziķi, un daļa būs noteikti tā, kas arī nākošgad būs šeit uz apbalvošanu, būs uzvarētāji. Tā parasti mēs apbalvošanu sāksim tā no apakšas uz augšu. Vispirms ar atzinības rakstiem par panākumiem valsts fizikas olimpiādē. Apbalvojam Daugavpils 10. vidusskolas 9. klases skolniece Renāta Panasjuka. Lūdzu. Klausas 1. vidusskolas 9. klases skolniece Kaspars Ozols.
valsts pirmās gimnāzijas 12. klases skolniece Anna Jansone. Rīgas 74. vidusskolas 12. klases skolnieks Pēters Kalostis. Rīgas valsts pirmās gimnāzijas 12. klases skolnieks Jānis Zakarāns. Daugavas valsts gimnāzijas 12. klases skolnieks Andrejs Kostrovis. Un vēl no Daugavas 12. klases Oskars Sarmatovičs. Jaunogris vidusskolas 12. klases skolnieks Rudolfs Petrovs. Trešās vietas ieguvēja Laukiešu valsts gimnāzijas 9. klases skolniece Juta Jukāma. Laukiešu vērtības mājās, ja? Rīgas Jūgas gimnāzijas 9. klases skolnieks Vidauds Olainieks. Rīgas valsts pirmās gimnāzijas 10. klases skolniece Ksenija Ošņāna. Draudzīgā aicinājuma Zēstu valsts gimnāzijas 10. klases skolnieks Gusts Sproģis. Rīgas 92. vidusskolas 11. klases skolnieks Romāns Čaplinskis. Rēļu valsts gimnāzijas 11. klases skolniece Zemēnis Jaunromāne. Rīgas 40. vidusskolas 11. klases skolnieks Aleksandrs Kisejovs. Un Rīgas valsts pirmās gimnāzijas 12. klases skolniece Inga Krice. Un otro vietu fizikas olimpiādē ir ieguvuši Rīgas klasiskās gimnāzijas 9. klases skolnieks Sergejs Lukaņičs. Rīgas Zolitūdas gimnāzijas 9. klases skolnieks Nikita Martovs. Rīgas valsts pirmās gimnāzijas 10. klases skolnieks Pēteris Eriks. Daugavas valsts gimnāzijas 10. klases skolniece Ieva Kozolniece.
pirmā vieta ir Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 10. klases skolniekam Jevgeņiem Kočanam. No 11. klasē pirmā vietā ir Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. klases skolnieks Jānis Bruņka. Rīgas
tagad es saprotu, universitāti turpinās, ja? Un man tiešām mums vairāk nekas nav. Varētu, Un tā apsveicība visus uzvarētājus vēlreiz. Paldies. Kā redzat, 101. vietu nesanāca, bet tas vien, kā jūs esat mūsu viesi, kaut ko priekš mums un droši vien arī priekš jums nozīmē. Un tāpēc fakultāte grib nelielu atzinību katram no jums teikt, un to darīs, cik visa mūsu priekšniecība ir šeit klāt, fizikas nodaļas vadītājs Sandrs Lācis, un mazu atzinības rakstu pasniegs fakultātes dekāns Leonīds Bulīgins. Kā redziet, to goda rakstu par piedalīšanos ir daudz, tāpēc mēs izsauksim kādās nelielās grupās. Lūdzu, nāciet visi uzreiz šeit priekšā, un tad mēs jūs arī apbalvosim. Tā, kā pirmos aicināšu Valdis Ādamsons, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 9. klases skolnieks. Liene Amoliņa, CS valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece. Viktors Atropols, Rīgas Kurcijiem vidusskolas 11. klase. Lāsa Mavotiņa, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Jānis Beinerts, Valmieras valsts ģimnāzija. Jānis Beinerts. Ja tie cilvēki nav uz vietas, tad droši vien pārstāvi pēc mūsu noslēguma ceremonijas visām beigām varēs saņemt un nogādāt tālāk šos diplomus. Aleksandrs Beļāskis, Daugavpils 10. vidusskola. Ansis Bētiņš, Dobeles valsts ģimnāzija 12. klase. Pēteris Birkants, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Artjoms Borozdins, Rīgas Zolitautas ģimnāzija. Inga Brice, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Marta Britāla, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Jānis Baņka, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Arturs Burtulis, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Andris Cāns, Siguldas valsts ģimnāzija. Romāns Čaplīnskis, Rīgas 9. ģimnāzija. Jānis Caune, Valmieras valsts ģimnāzija. Edgars Čizevskis, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Mihāls Deļmans atvainojos, Daugavpils Krievu vidusskola Latvijas. Aleksejs Deņisovs, Daugavpils 3. vidusskola. Karals Pimpers, Cesvainas vidusskola. Ļevs Dolgovs, Rīgas 40. vidusskola. Pāvels Dubings, Rīgas 40. vidusskola. Pēteris Eriņš, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Toms Filatovs, Āgenskalna valsts ģimnāzija. Aleksejs Pamins, Rīnožu vidusskola. Līva Garkāja, Āgenskalna valsts ģimnāzija. Ivārs Gekiņš, Liepājas 15. vidusskola.
Reinis Ignatāns, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Anna Jansone, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Zane Jaunumāne, Brēļu valsts ģimnāzija. Jānis Jaunžēnkers, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Adriāns Iļisējos, Natālijas Brauteņas ģimnāzija. Agris Jonēts, Siguldas valsts ģimnāzija. Juta Jukāna, Valmieras valsts ģimnāzija. Krišjānis Jurčs, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Marta Kalvīte, Rudzāta vidusskola. Kālis Kanders, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Arnis Kirkevičs, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Vladimirs Katušenoks, Rīgas 95. vidusskola. Aleksandrs Kiseļovs, Rīgas 40. vidusskola. Jevgeņijs Kločans, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Denis Kolosovs, Rīgas universālā vidusskola. Andrejs Kostromins, Dobeles valsts ģimnāzija. Elza Kravale, Rīgas Juglas ģimnāzija. Māris Kuģis, Rīgas Franču ģimnāzija. Agnese Lazda, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Alvis Logins, Rīgas Zolitalu ģimnāzija. Aleksejs Loškins, Varadīksnes vidusskola. Sergejs Lukaņihins, Rīgas klasiskā ģimnāzija. Kārlis Malcinieks, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Katerīna Madruseviča, Daugavpils Krievu vidusskola licejā. Nikita Martovs, Rīgas Zolitalu ģimnāzija. Denis Meļakovs, Daugavpils Krievu vidusskola licejs. Mārtiņš Narēls, Jēkabpils valsts ģimnāzija. Jēkabs Narvaišs, Dobeles valsts ģimnāzija. Vitālijs Nazarovs, Daugavpils 10. vidusskola. Irīna Nikitina, Daugavpils 3. vidusskola. Rinalds Olainieks, Rīgas Juglas ģimnāzija. Ksenija Ošņana, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Kaspars Ozols, Bauskas 1. vidusskola. Monta Ozoliņa, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Ieva Ozolniece, Dobeles valsts ģimnāzija. Oskars Pakers, Brēļu valsts ģimnāzija. Renāta Panasjenuka, Daugavpils 10. vidusskola. Pēters Paulovskis, Rīgas 74. vidusskola. Rudolfs Petrovs, Jaunogras vidusskola. Vadims Pikarevskis, Daugavpils centra ģimnāzija. Vlada Polovinska, Tukuma 3. vidusskola. Atis Praudiņš, Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Viktors Prohorovs, Rīgas 46. vidusskola.
Krišjānis Prūsis, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Staņislavs Pučs, Rīgas Zolitūras ģimnāzija. Kaspars Pučs, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Kaspars Vīvārums, Preļu valsts ģimnāzija. Varbūt uzvārdu nekāds izpēc. Meldra Ramonska, Preļu valsts ģimnāzija. Elīna Rostoka, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Edgars Runkovskis, Rīgas 94. vidusskola. Oskars Sarbantovičs, Dobeles valsts ģimnāzija. Andrejs Semjonovs, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Kārlis Seņko, Dobeles valsts ģimnāzija. Sergejs Seredenko, Rīgas 40. vidusskola. Aleksandrs Šidlovskis, Rīgas 71. vidusskola. Arina Siņakova, Rīgas 32. vidusskola. Aleksandrs Sorokins, Rīgas 34. vidusskola. Gusts Proģis, CS valsts ģimnāzija. Kirils Surovals, Rīgas Ostvalda vidusskola. Vadims Šuškovs, Rīgas 47. vidusskola. Es atvainojos, ja reizēm es neprecīzi nosaucu, jo tur nav nominatīvā uzrakstīta. Rēzeknes 1. vidusskola, Vladislavs Urmanovičs. Lauris Veike, Valmieras valsts ģimnāzija. Juris Venčels, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Svetlana Vinogradova, Āgenskalna valsts ģimnāzija. Jānis Zakarants, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Timofejs Zaicevs, Jēkabpils valsts ģimnāzija. Krišjānis Zariņš, Āgenskalna valsts ģimnāzija. Edgars Zals, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Aleksejs Zavorins, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Artūrs Notiņš, Preļu valsts ģimnāzija. Ivars Zurkāns, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Bet tas vēl nav viss. Izgājušā otrdienā, kad jūs te smērāt, tērījāt un smirdzinājāt visas tās lietas eksperimentālajā kārtā, lielā mērā šeit vainojams Lietuvas institūts un Lietuvas katedra. Un šeit arī veicās vienam labāk, otram sliktāk varbūt, bet institūts gribētu jūs atzīmēt labākos darbus paklasē. Un šo pienākumu veids mūsu skolu. Un dosim, kad viņam vārdu. Jā, tad eksperimentatoriem laboratorijā parasti ir lielāka, mazāka aparatūra un instrumenti. Un institūta vārdā es jums šodien pasniegšu diplomu un kādu instrumentu, bez kura laboratorijā eksperimentatori parasti nevar izsniegt. Un 9. klašu grupā par labāko rezultātu olimpiādas eksperimentālajā kārtā apbalvojam Jutu Jukāni.
10. klašu grupā Ēteri Erika. Klašu grupā Oskar Pakers. Un 12. klašu grupā Pēteri Birkāna. Elektrodinamikas katedras. Un no šīs pašas katedras ir mūsu modeļas priekšnieks, Sandrs Vārts, kas kopā ar Slavu Kašķējevu apbalvos labākos teorētiķus. Lūdzu. Tā, mēs gribētu tos mūsu izcilos teorētiķus visus 4 iznākt priekšā, un tad fizikas nodaļas balva par izcilu rezultātu teorētiskajā kārtā tiek piešķirta Dobeles valsts gimnāzijas 9. klases skolēnam Kārlim Senko. Dobeles valsts gimnāzijas 10. klases skolniecei Ievai Ozolniecei. Rīgas valsts gimnāzijas 11. klases skolēnam Jānim Roļkam. Dobeles valsts gimnāzijas 12. klases skolēnam Andrim Bērķim. Tā kā mēs uzskatām, ka fizika ir vienota zinātne, un arī teorētiski jāprot kaut ko fizikāli uztaisīt, tad arī balvā jums tiek piešķirt fizikāli instrumenti, lai rosinātu teorētisku izdomu. Teorētiķi, kā jūs zināt, ir labākie cilvēki zemes. Lai viņam veicās arī tālāk, bet mums ir vēl viena balva. Un tā ir nākusi no Ventspils elektronikas fabrikas un firmas Kāns Elektronika. Un to pasniegs Sandrs Vārts, un viņš pats pateiks par ko. Šī ir balva, kas šogad tiek pasniegta pirmo reizi. Balvas patiesībā ir vairākas. Un tās ir domātas Lemgales un Kurzemes reģionu labāko rezultātu uzrādītājiem. Un šogad es arī varbūt izsaušu visus atnāk priekšā, lai varētu redzēt, kur ir. Un tad arī valstīs pasniegts. Tātad Dobeles valsts gimnāzijas skolnieks Ansis Bētiņš. Dobeles valsts gimnāzijas skolniece Ieva Ozolniece. Valsts pirmās vidusskolas skolnieks Kaspars Ozols. Dobeles valsts gimnāzijas skolnieks Kārlis Senko.
Romanovsku ģimenes dibināta Romanovska memoriālā piemiņas balva, neliela balva. Daudzi no jums ar viņu nav tikušies, nelaikā aizgāja no mums, bet viņa grāmatas jūs varat atrast, kurā bibliotekā, kāds ir veltīts viss informātikai un skaitļotāji izmantos tādai galvenokārt skolā. Un šo memoriālo sauksim viņu tā, piemiņas balvu 9. klases labākajam šajā gadā olimpiādē pasniedz dekāns Vilnis Bulīņš. Tātad Latvijas skolēni 58. fizikas olimpiādas Latvijas valsts universitātes docenta Komanda Romanovska piemiņas balvu šogad saņem Kārlis Senko no Dobeles valsts ģimnāzijas. Paldies! Nu tā, mēs kā būtu visu izdarījuši, bet kā vienmēr noteikti, varbūt kādam ir kas sakām, un arī mums varbūt ir kāda informācija par olimpiādēm, citām olimpiādēm, starptautiskām, varbūt vēl, un līdz ar to, kas gribētu teikt? Ausis, lūdzu. Jā, ar šo olimpiādu nekas nedarās. Mēs turpinām. Daļa no jums piedalīsies nākošais noteikti. Daļa pēc vidusskolas nogāju un augstskolas studenti arī piedalīsies visādos konkursos, bet 12. un 11. klases skolēniem jāpiedalās komandai no Latvijas, jāpārstāv Latvija starptautiskajā fizikas olimpiādē. Tā būs 39. starptautiskā olimpiāde. Viņš šogad notiks Hanojā. Un mums šodien brauc 4 skolēni no 12. un 11. klases uzvarētāji. Šī komanda vēl nav atlasīta, ir kandidāti, bet galīgais sastāvs tiks nosaukts pēc atklātās fizikas olimpiādas un pēc fizikas nedēļas. Fizikas nedēļa notiksies no 12. līdz 16. maijam šeit Latvijas universitātē, un daži skolēni šīs starptautiskās olimpiādas kandidāti saņems individuālu uzaicinājumu piedalīties uz eksperimentālo fizikas nedēļu. Un pēc atklātās olimpiādas, kur arī jūs aicināti piedalīties īpaši. Austrijas varbūt šī varētu uzreiz pateikt cīkāku informāciju par atklāto fizikas olimpiādu. Tā notiks 27. aprīlī, kas ir svētdiena. Daudzi ir informācijas lapiņu saņēmuši tie, kas nav šeit priekšā un reizi, jo lūdzu paņemiet. Viņa notiks 3 vietās. Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Jūs varat izvēlēties, kur jums ir tuvāka. Var nākt bez iepriekšējās reģistrēšanās un bez jebkāda iepriekšējiem sasniegumiem olimpiādas. Tas uzaicinājums attiecas ne tikai uz klātesošiem, bet arī varbūt jūsu klases biedriem, kas vispār nebūtu tikuši uz valsts olimpiādas 3. posmu. Visi drīkst nākt atklāt olimpiādu. Rīgā tas sākums būs 10. no rīta, Daugavpilī un Liepājā 11. Tā kā viss tiek aicināts no 9. līdz 12. klasē, 27. aprīlī, kas ir svētdiena. Jā, tātad turpinām, labu veiksmi jums un tiekamies atkal nākošajā, bet vēl nebeidzās, vēl ir citi. Man arī viens ziņojums, lai es nedomātu, ka tikai 11. un 12. klase piedalās starptautiskās olimpiādēs. Es gribētu pateikt to, ka ir arī olimpiāde, kurā piedalās tie skolnieki, kas nav vecāki par 16 gadiem līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Tie ir 9. klases, varbūt daži 10. klases skolnieki. Tā ir Eiropas Savienības dabas zinātņu olimpiāde. Šajā olimpiādē piedalās nevis individuāli, bet piedalās ar komandām. Piedalās 3 skolnieki, viens fiziķis, viens biologs, viens ķīmiķis.
šeit fizikas labākos jau noprecizējuši. Tas darbs ir pārsvarā eksperimentāls. Tas nozīmē, ka mēs varam jau nosaukt to skolnieku, kas piedalīsies šajā olimpiādē. Šogad tā olimpiāda notiks Kiprā, Nikozijā no 11. līdz 17. maijam, pēc mēneša. Nu, un skatoties uz rezultātiem, labākie rezultāti 9. klašu grupā eksperimentālā kārtā ir Jūtai Jukāvai no Galvenajos valsts ģimnāzijas. Tad attiecīgi mēs aicinām piedalīties komandā un tad pēc šī pasākuma varbūt atnākt notiks jautājums. Ja? Ko es gribēju teikt, ka ne tikai 11. un 12. brauc, bet arī 9. brauc, 10. Tā kā piedalieties, un mums ir ļoti daudz iespēju startēt ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Ja? Un vēlreiz apsveicu visus, kas šeit ir iedalījuši. Ja? Jūs redzējāt, ka jūs arī filmē. Tad būs par Latvijas universitāti svētdien, ja? Jā, tad svētdien 9:30 raidījumā Apvārsnis. Būs tas sižets, kas tika filmēts arī šeit olimpiādas laikā. Tā kā skatieties, aiciniet uz vecāku skolotēm, tur būs kāds vai izsvarīt, tur būs vecāks. Jā. Raidījums kopumā ir par fizikas matemātikas fakultāti, ne tikai par fizikas nodaļu, bet arī par matemātikas nodaļu, datorikas nodaļu, okumētrijas nodaļu. Bet olimpiāda arī tur būs redzēt. Tas ir visu laiku neaicinām skatīties. Tātad svētdien 9:30 raidījums Apvārsnis. LTV 7. Vai vēl ir tas varbūt sakās? No klātsošiem varbūt kāds grib ko teikt. Labi, vai slikti. Ja teikt, ka testēks no pirmā minētas skatās, varbūt ir mans citāts no Vitpola. Un jūs labi uzatīs. Nu, līdz ar to mēs esam šo pasākumu beiguši. Uz redzēšanos septembrī, un ja nesanāk, tad nākamgad.